Lai pievienotu projektu, spied uz jauns projekts un savāc visu informāciju. Šeit augšpusē ievieto objekta attēlu. Tas var būt jebkurš attēls. Tālāk ievada projekta identifikācijas numuru, kurš jums ir no tālmēšanas visticamāk. Pēc tam objekta nosaukumu, adrese, papildus informācija, pasūtītāja nosaukums, adrese pasūtītājam, pasūtītāja reģistrācijas numurs, pilnvarotā persona. Tas ir open vai fixed līgums, līguma datums, dokumentu līguma numurs, izpildes termiņš, līguma kopējā summa. Mums būs piemēri pēc 120 000, virs izdevuma 20 000 un darba budžets, tas nozīmē 100 000. Šeit varam norādīt plānoto peļņu, ja ir tāda zināma. Avans procents mums būs 20, avans summa, tas nozīmē 24 000, garantijas procents 5%, un šeit mēs ievietojam failus. Tie var būt e-doc, PDF, faili, kur ir viss saistībā ar šo projektu. Ierakstam komentārus, mums ir kaut kādas detaļas tieši šim projektam paredzēts. Zemāk mēs pievienojam veidus, veidus mēs pievienojam no esošajiem konkrētam šim projektam. Ja kāds no veidiem neeksistē, to varam pievienot, spiežot šeit un veidi. Šeit uzrakstam veida nosaukuma, jauns veids un pievienot. Pievienojam veidu un atgriežamies pie jauna projekta, un šeit mēs varam pievienot jaunu veidu. Un šeit norādam apstiprināšanas hierarhiju. Kurš apstiprina pirmais, kurš otrais, kurš trešais, kurš ceturtais un tā tālāk. Un varam saglabāt projektu. Projekts saglabājas, un kad tas ir saglabājies, tam automātiski izveidosies pirmais ienākums. No pirmā ienākuma jūs uzreiz varat ģenerēt rēķinu. Atvērsim ienākums, šeit ir pirmais ienākums, pirmais avans maksājums izveidot projektu, uzspiežam podziņu, šeit ir rēķina izveide, pievienojam termiņu un partneri, saglabājam ienākumu un attiecīgi varam izrakstīt avans rēķins. Mums ir balstoties uz līgumu un izveidot rēķinu, saglabājas rēķins ar nākamo secīgo numuru. Un šeit pat ir arī labot projektu, kur ir viss tā pati informācija, kur mēs varam labot, pievienot veidus, pievienot apstiprinātājus un nospiest labot projektu.